Ar Madonas kausa izcīņu aizvadītajā nedēļas nogalē ziemas orientieristi ir atklājuši ilgi gaidīto slēpošanas sezonu. Sacensībās piedalījās sportisti no visām Baltijas valstīm, un prieks par beidzot sagaidīto sniegu šķita pat svarīgāks par sasniegtajiem rezultātiem. Madonas kauss tiek izcīnīts jau 4. gadu pēc kārtas, un arī šoreiz te pulcējās lieli un mazi, lai pierādītu savu prasmi nepazust apkārtnes mežos. Organizatori ar gandarījumu atzīst, ka dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug un ziemas orientēšanās vēršas plašumā. Jāapsveic ar sezonas sākšanos. Mēs ilgi gaidījām to ziemu un beidzot ir. Un kā redzam, arī praktiski Baltijas sacensības. Jā, ir lietuvieši, ir igauņi, jā, un latvieši kuplā pulkā. Un man prieks, ka tas ir Madonā, kas ir tomēr ziemas tāda meka mums Latvijai. Jā. Plaši pārstāvēti ir elites galvenā grupa, kur sacenšas sportisti, kas aktīvi gatavojas un trenējas ne tikai šīm sacensībām un Latvijas, Igaunijas, Lietuvas mēroga, bet arī pasaules čempionātiem. 2 dienu garumā pārvarot trases 50 km kopgarumā un atzīmējoties 78 kontrolu punktos, slēpošanas trasēs sacentās ap 300 orientēšanās sporta cienītāju vecuma grupās no 12 līdz pat 65 gadiem. Kā ierasts, lielāko uzmanību piesaistīja elites klases sportistu sniegums. Starp mūsējiem neapšaubāms līderis ir titulētais ogrēnietis Andris Kivlenieks. Sniegs ir tiešām daudz. Trases ir arī tīri labas. Šaurākās ir mazliet nelīdzens, protams, bet tas piedarās pie lietas. Jāsaka, ka šodien bija bišķi vairāk kļūdas nekā vakar. Un likās arī mazliet grūtāk no fiziskā viedokļa. Kāpēc? Grūti pateikt, garāk distance un arī vakardien varbūt nogurdināja. Sīvu konkurenci minot uz papēžiem Latvijas sportistiem radīja arī leiši un igauņi. Šodien viss ir labi, bet galvenais, ka vairs nebijām cerējuši uz tik labu ziemu, jo pie mums Lietuvā sniega praktiski nav. Te ir labas trases, bija grūti, bet man patika. Ceru, ka 10. būšu iekļuvis. Kopumā veicās labi. Pieļauju dažas kļūdas, bet trase bija pietiekoši interesanta. Domāju, ka varēju nostartēt labāk, bet kopumā esmu apmierināta. Tiesa, lai arī ziema ir sākusies, zeme vēl nav sasalusi, kas savukārt radījis papildus grūtības gan organizatoriem, gan sportistiem. Ziemas sākums bija tāds grūts, kā visi zina, ziemas nebija, sniega nebija, bet patreiz sniegs ir pietiekamā daudzumā. Apstākļi, kas traucēja, bija nesasalusī zeme un daudzie grāvji, kuri nav aizsaluši, kad parasti varētu braukt pāri, nācās uzbūvēt vēl papildus 8 tiltiņus, lai sacensības varētu sekmīgi noritēt. Slapjie grāvji, kā redzēt, arī kāja bišķi dubļaina līdz celim. Tas sanāca izvēloties bišķi nepareizi variantu. Sanāca grāviem un lekt pāri un ņemt slēpes nost. Madonas kausa izcīņā par uzvarētājiem elites klasē vīru konkurencē tika atzīti visu 3 Baltijas valstu pārstāvji. Pirmajā vietā ierindojās Tomas Sevens no Igaunijas, aiz sevis atstājot mūsu Andri Kivlenieku un lietuvieti Petruli Vitālijusu. Savukārt dāmu grupā pirmā bija Arlauskiene Ramune no Lietuvas, kam uz goda pjedestāla sekoja igaunietis Daizija Kudre un Vahera Mareta.